Pēdējo 21 gadu esmu Neila kolēģis, pilsētu plānotājs, un pēdējos 5 gadus esmu arī ūdens pētnieks RTU, Ūdens sistēmu biotehnoloģiju institūtā. Un es pastāstīšu ļoti īsumā, par to var stāstīt stundām, par procesu no 2012. gada Skanstes parka vai Skanstes parka kā sastāvdaļas no Skanstes zili zaļas infrastruktūras koridora, kas no idejas līdz realizācijai tad paņēma 13 gadus, lai realizētos, un 7 Rīgas domas sastāvus. Tātad tiem, kas zina, atgādināšu tiem, kas nezina, pateikšu, ka tad Skanstē, ka tāda ir, teiksim tā, pilsētas ganību daļa, tur vienmēr ir bijušas pilsētas ganības, un te vienmēr ir bijis ūdens kaut kādā veidā, vai nu atvērtā, vai nu sleptā, kā augsts grunts ūdens līmenis beznatnes teritorijā. Un faktiski, ja mēs skatāmies, tā ir bilde no laika pirms projekta realizācijas, tad teritorijā, kur šis te Skanstes revitalizācijas pirmas kārtas būvprojekts tagad ir realizēts, un būvdarbi ir notikuši, tad tie biotopi, kas ir bijuši, mēs te redzam tādus interesantus biotopus, kā pilsētas mazdārziņi, Nezāliene, dzelzceļš, un tā tālāk. Jā, tā ir ļoti vērtīga teritorija gan apbūvei, ļoti tuvu pilsētas centram, gan arī priekš pielāgošanas klimata pārmaiņām, lietusūdeņiem, bioloģiskai daudzveidībai un tā tālāk. Teritorija ar ļoti lielu potenciālu. Un tajā pašā laikā mēs zinām, ka šajā teritorijā ir ļoti sarežģīti apstākļi, sliktas gruntis, augsts gruntsūdens līmenis. Vairākos dokumentos šī teritorija norādīta kā nosasināma teritorija, tad ar ļoti nelabvēlīgiem apstākļiem. Un tad, kad vēl pirms tiem 12 gadiem, kad aktualizējas jautājums par šīs te daļas attīstību uz rietumiem no Skanstes ielas, tad faktiski bija tāda strateģiska izvēle. Vai nu runāt par lietus kanalizāciju, par lietus ūdens apsaimniekošanu, vai nu rekonstruēt 2 lielas lietus kanalizācijas suknētāvas un vairākus spiedvadus, vai nu domāt kaut kādas alternatīvas. Un tā laimīgi ir sakritis, ka tajā laikā tika uzsākts Latvijas-Igaunijas pārobežu sadarbības projekts Drain for Life, un viena no pilota teritorijām vai viena no tehniski ekonomisko pamatojuma teritorijām bija Rīgā. Un tad, kad mēs aizgājām uz Rīgu, pajautājām, tad kuru teritoriju mēs varam paņemt? Jā, mums ir pateikts, ka kaut kas ir jāapskatā, un attīstības departamenta kolēģi teica, paskatieties Skansti, mums tur ir sarežģīti, kā varam atrisināt. Un tajā laikā tika ļoti konceptuāli iezīmēti 3 varianti. Visos variantos bija kāda dabiska ūdenstilpne, tāpēc, ka bija skaidrs, ka tas rezervuārs, ja mēs nerekonstruējam to lielu, teiksim tā, lietus kanalizācijas kaskādi lejpus Skanstei, tad ir jādara kaut kas uz vietas. Jā, tad visos variantos bija kaut kāda ūdens uzkrāšana vairāk vai mazāk dabiskās ūdenstilpnēs, un tad 3 varianti, vai nu tīri kolektoru sistēmas, vai nu vairāk vai mazāk ambiciozas zaļas infrastruktūras risinājumi. Un faktiski tika izvēlēts risinājums, kas visvieglāk realizējams no pilsētas īpašumu viedokļa, viscentralizētāks, un tā ir ūdens tilpju un kanālu sistēma, kur tad zemes gabalis abus lietus ūdeņus novada. Un tālāk šis process turpinājās ar Skanstes lokāla plānojuma izstrādi, un kā lokāla plānojuma sastāvdaļa bija arī Skanstes labiekārtojuma, ainavu un šis te ilgspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde, kur tas ļoti inženierisks, ļoti tāds uz ūdens uzkrāšanu
vērsts risinājums jau tika apspēlēts, tika papildināts arī ar labiekārtojuma funkciju, ar rekreāciju funkciju un lai to tīri sākotnēji to TEPA inženieru tehnisko risinājumu ierakstītu pilsētvidē. Un tas variants, kas tika izstrādāts un kas vēlāk laikā no 17. līdz 18. gadam tika realizēts jau būvprojektā, ir šis te koridors, kurš sastāv no vairākiem elementiem. Lielā mērā tas tika realizēts tādā pašā veidā, izņemot šo daļu, kur mēs jau vecajās kārtās redzam, kā tie meandri ir izrakti, bet tagad mēs redzam taisnu kanālu, tāpēc kā būvējot šo vienu caurteku starp kanālu vai upi un parku, tika atrasts naftas produktu piesārņojums un tika veikta faktiski visa lielas teritorijas sanācija un grunču nomaiņa un noslēgšana, teiksim, no apkārtējas vides. Un runājot par lietus ūdeni, teiksim, šajā variantā, šajā risinājumā ir ievērots tā saucamais 3 soļu princips, kad mēs pievēršam uzmanību ne tikai projekta lietusgāzēm, kas Latvijā tas ir reizi gadā, bet gan ikdienas lietusgāzēm saprotam, kas notiek un izstrādājam risinājums, kas attīra ūdeni, gan, protams, projekta lietusgāzes, bet arī ļoti lielu uzmanību pievēršam ekstrēmām lietusgāzēm. Un tas ir ļoti interesanti, ka tieši pēdējos gadus, kad sistēma bija nodošanas eksploatācijas galu posmā un uzreiz pēc nodošanas eksploatācijā, mēs tās ekstrēmās lietusgāzes arī pieredzējām. Un runājot par labiekārtojumu risinājumu, tā funkcionalitāte arī ietverta šeit. Mēs redzam, ka, piemēram, ja tas ir pastāvīgs ūdens līmenis, tad īpaši lielās lietusgāzēs, tad daļa teritorijas var arī aplūst izlaicīgi, un to arī labiekārtojuma koncepcijā tas tika izmantots kā savā ziņā plus, kā bonus, pamainītu to celiņu un cirkulācijas, cilvēku cirkulācijas kaut kādas tendences, lai arī to ūdeni padarītu par pievilcīgu un atvērtu. Un tātad šī sistēmā ir ļoti liels ūdens uzkrāšanas potenciāls. Faktiski, ja mēs redzam konteksta kartē, ka tur šobrīd pirms izbūves bija ļoti liela aplūstoša teritorija un arī šobrīd neapbūvētajos zemes gabalos ir joprojām zemes atzīmes un tas tā kā švame. Šajā sistēmā ir līdzvērtīgs un pat, var teikt, lielāks uzkrāšanas daudzums. Tas nozīmē, ka gan šī teritorija tiek pasargāta no ekstremām lietusgāzēm, gan ir potenciāls šo te tilpumu izmantot plašākai pilsētai. Un pēdējā laikā centrā aplūšana un centrā sajaukto lietus un notekūdeņu nonākšanā Daugavā šis jautājums ir aktualizējies. Līdz ar to tas ir potenciāls. Šeit ir bildes jau no šī gada aprīļa. Mēs vēl redzam, ka viss pamazam tikai apaug. Šeit ir tie elementi, sākot no tā grāvja līdz Gabiona kanālam, līdz kanālam parkā un parka dīķiem. Un šeit var redzēt, teiksim, vienas konkrētas vietas evolūciju no 20. gada, kad tika būvdarba, teiksim, tā vidus posms līdz šim gadam. Un šī bilde ir 25. 26. augusta lietusgāze, kad bija tā tiešām ekstremā lietusgāze. Mēs redzam, ka ūdens līmenis ir pacēlies, bet konkrēti šajos dīķos un kanalos viss ir kārtībā un vēl ir ļoti liela ūdens uzkrāšanas rezerve. Protams, ir arī savas mācības. Var redzēt, ir kaut kādas lietas,
kam varbūt nepievērsta uzmanība, piemēram, teiksim, specificējot pievestu grunti, varbūt netika izstrādātas specifikācijas, kā gruntī vai melnzemei ir jābūt labi drenējošai. Mēs redzam, kā vietas, teiksim, parka teritorija aplūst. Tajā paša laikā ir jāpasaka, ka šis ir pirmais gads. Un mēs redzam, teiksim, iepriekšējā slaidā, ja mēs paskatāmies uz ūdens, kā izskatās ūdens, jā, teiksim, uzreiz pēc nodarsnes eksploatāciju, un tagad mēs redzam ar acīm redzamu uzlabojumu, un to pašu, es ceru, varēs pateikt arī par citām parka daļām, arī jādod laiks apstādījumiem, teiksim, iesakņoties un arī augsnes mikroorganismiem uzsaukt savu darbību. Un ja mēs paskatāmies uz vērtējumu, ja, kas ir faktiski pēc pusgada eksploatācijas, tas ir 4,2 vai, teiksim, 10 balvu skalā, tas ir 8,4, kas ir ok. Jā, ir ok. Slikti nav. Un tas ir pats sākums. Jā, tur, protams, ir no viena punkta, kas ir absolūti kaut kādi idioti projektēji, jā, kam tas ienāca prātā līdz absolūtai sajūsmai. Beidzot ir parks apkaimē, kur var pastaigāt līdz tam, ka jā, var pastaigāt, bet kā lai mēs tiekam pāri Skanstas ielai, bet tas ir viss procesā. Un tas, ko es gribēju pateikt, ka šī teritorija ir ar ļoti lielu potenciālu. Šis ir ļoti, teiksim, tiešām, tā teikt, aploksnes aizmugurē veikts ekonomiskais novērtējums par tām monetārām vērtībām. Tas ir tikai iezīmēt to potenciālu. Jā, tā ir gan aplūšanas mazināšana, gan rekreācija, gan apkārt esošo uzņēmumu, un Skanste ir uzņēmēja darbības centrs esošs un vēl lielāks perspektīvā, gan citas funkcijas un, protams, arī ekosistēmu pakalpojumu vērtība. Jā, un par citām funkcijām runājot, tad tas, varbūt tā ziņa, ko es gribu nodot, sākumā mēs 12. gadā mēs runājam par teritoriju, kurā visticamāk tiks pilnībā apbūvēta un kur visticamāk būs vienkārši kolektori un kaut kādas uknētāvas. Tad mēs nonācām līdz koncepcijai, ka jā, tomēr varbūt mēs kaut ko varam izdarīt ar puslīdz dabiskiem risinājumiem. Un tagad, kad risinājums tika nodots eksploatācijā, mēs jau redzam, paldies Andri par bildi, ka sistēma jau tiek izmantota laivošanai. Viņa nav pilnvērtīga, lai varētu izmantot laivošanai, bet to visu var perspektīvā labot. Un jautājums, ko es dzirdēju, tad, kad teiksim, tur rādīju kādiem cilvēkiem vai notiestītiem, vai šeit var peldēties. Jā, cilvēki jau grib peldēties. Un es domāju, ka tas ir tāds labs mērķis, teiksim, ko sev uzdot. Mēs redzējām šo bildi šodien jau, tas ir iedvesmas avots jā, tas ir sapnis gan par Skanstas parku, gan par citām Rīgas ūdenstilpēm un Daugavu un Rīgas centru. Tā kā liels paldies un īpaši paldies Rīgas domai, Rīgas pašvaldībai, kurai bija un ir tā drosme šo projektu realizēt un skaidrot cilvēkiem, teiksim, par to, kas tur ir, kāpēc kaut kas nestrādā un kā visu var labot. Tā kā, jā, šai vietai ir milzīgs potenciāls un jā, liels paldies.